Tā man jauna pieredze, bet es esmu ļoti laimīgs, ka man tāda iespēja ir. Nezinu, cik es aizmirstu mūsu kopējo laiku, bet divās daļās mēģināšu sadalīt to, ko es gribētu pateikt. Tajā pirmajā daļā es vairāk citēšu rakstus, konkrētas rakstu vietas, ja? Pamatojoties uz šīm konkrētajām vietām, mēs mēģināsim izdarīt tādu, kā man saka, veselīgu ceļamaizi savam garam, ja? Jeb tam garam, ko no mums sagaida visaugstākais. Tas ir faktiski sasaucas ar to, ko mēs visu laiku šodien klausamies, un tātad, kā tādu moto turpmākajām, 10-15 minūtēm, grūti pateikt, cik. Es izvēlējos Amosa grāmatas, mēs varam uzšķirt, ja? 5-14. Amosa 5-14. Ļoti skaists un mums veltīts, es tā ceru, mums veltīts teikums. Tas kā meklējiet labo un neļauno, lai jūs varētu dzīvot. Tad Dievs, tas kungs Cebots, būs pie jums, kā jūs to arvien daudzināt. Par šo teikumu. Interesanti tas, ka meklējiet labo un neļauno, lai jūs varētu dzīvot. Tātad, ja ir otrādi, tātad mēs nemaz nedzīvojam. Mēs meklējam ļauno, tātad mēs nedzīvojam. Ir doma par garīgu dzīvi, uzticamāk. Pārsvarā, ja? Tātad meklējiet labo. Ja mēs meklējam labo, tad mēs dzīvojam. Un tad arī Dievs ir mums. Ja? Ko nozīmē meklēt labo? Pirmais, kurā mēs varam meklēt labāk, tas ir viens otram, vai ne? Tas ir tie tuvākie, vai cilvēki vispār, vai ne? Protams, labais nāk mums arī no Dieva, ja? Tā, tas tās moto. Es strādāju pie šīs tēmas, es uzgāju, un esmu mācīt, un bija ļoti priecīgi, ka tāds teikums ir atrodams, kas skaidri pasaka mums, kā mums vajadzētu skatīties vispār vienam uz otru, un kā mums vajadzētu kādam redzējumam mums vajadzētu būt, ja? Kur un kā meklēt, ja? Te, iznāk atgriezties pie tādas ainas, ko mēs bieži esam apskatījuši, kāpnes uz un no debesīm. Diezgan tāda, varētu pat teikt, diezgan populāra vieta rakstos. Bet šoreiz viņa vismaz divās vietās ir minēta, un kas ir raksturīgi, viņa minēta tā sauktajā vecajā derībā, jeb uzliekam varbūt ātri izlasīsim Mūzes 1:12-13. Es tā neesmu izrakstījis, bet pieņemsim, ka jūs varat izlasīt, un tas ir tā sauktais Jākaba sapnis, kurā viņš redz kādu, kas uz viņu runā. Un viņš saka, es esmu tavs Dievs, Ābrahama, Jākaba, Īsaka Dievs. Vārds sakot, un no šī laika vai turpmāk tu redzēsi eņģeļus uzkāpiem un nokāpiem, ja, no manis. Tagad veikli uzšķiram Jāņa 1:51. Jāņa evaņģēlijs, ja? Jāņa evaņģēlijs 1:51. Tātad, tur šis teksts ir līdzīgs, bet izrādās, ka turpmāk jūs redzēsiet eņģeļus nokāpiem uz cilvēka dēlu. Ja? Es varbūt pilnīgi 100% precīzi necitēju, bet man ir vieglāk skatīties savus pierakstus nekā katreiz izšķirstīt. Ja jūs varat izšķirstīt. Kas šeit ir tas varbūt svarīgākais, vai kas šeit ir, kā lai saka, nozīmīgākais? Nozīmīgākais, mēs varam apskatīt tādu. Mūzes pirmajā grāmatā tas taču būtu tas pats runātājs, jo lūk, Jāņa 1:51 mums ir izskaidrojums, kas ir tas īstais runātājs. Kāpēc vispār cilvēkam sapnī parādās trepes? Tas ir savienojums simbols, savienojums starp cilvēku un debesīm. Ja? Tātad, kāds sauc sevi? Es esmu tas kungs,
Tavu tēva Abrahama Dievs un Izaka Dievs. Patiesi es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērts un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Ja? Tātad, ja mēs zinām, ka Dievs nav redzams, tad mums atliek secinājums, ka uz mums runā cilvēka dēls. Jeb, tas nekas, ka viņš sevi sauc par visaugstāko. Kā ir daudz, kur teikts, viņš saka to, ko viņš dzird. Viņš saka, viņš ir vienots ar tēvu un viņš runā tādus vārdus, ko viņš dzird. Ja? Tātad, lai mēs spētu izprast to, ka tā ir vienība, tas ir kaut kas nedalāms. Ja? Tikai dēlam bija uzdevums nākt šajā pasaulē un, kā jau mācītājs pieminēja, ar savu upuri radīt, turpināt šo savienojumu, ko mēs, es domāju, ka mēs šeit redzam kā trepes. Ja? Kāpēc tas pie mums ir svarīgi? Jo tā vienotība, ja tas visaugstākais, tas jau ir tas, kas mums nes tās svētības, tas, kas mums sūta tos eņģeļus ar saviem garīgiem uzdevumiem. Mēs to sajūtam vai nesajūtam, tas ir cits jautājums. Mēs varam atrasties pie tām trepēm. Ja? Un Dieva dēls, kurš pirmajā gadījumā dzird to, ko saka viņa tēvs, otrajā gadījumā par viņu uzrakstījis liecība ir Jānis, ja, ko viņš dzirdējis no paša Ješua, tātad cilvēks zemes dzīvē, mutes. Ja. Tātad mums nav nekāds pamats uz viņu nepaļauties. Ja. Un vēl varam palasīt tāds neliels papildinājums ir Lūkas 24 un 25. pants. Lūkas 24, 25. pants. Tur ir stāsts, kā jūs nesaprašas, ja? Un tad, ja šo viņam izstāsta, tā aina tāda, ka izrādās, ka dēls, kas jau no pašas radīšanas brīdi vai vēl pirms, ir bijis kopā ar tēvu, kas ar savu vārdu ir radījis šo neredzamo un arī redzamo pasauli, ka dēls ir gan bauslības noteicējs, ja? Gan teicis praviešiem tos vārdus, ko viņi mums ir atstājuši rakstos, un tā tālāk. Ja šo var sev saukt kā tēva vārdā, ja? Jo viņš to tā dzird. Ja? Pavīt jautājumu, ja? Mums kādreiz draudzē. Vai Tora, ja? Mums ir tāda jautājuma, vai Tora, ne vai Tora, vai pauslība, cik stipra. Kādreiz mēs gribam, tagad paklausīsimies, varbūt labāk paklausīsimies evaņģēliju, ja? Varbūt tā pauslība tā šitā. Kas ir centrs? Centrs ir šis pasaules radītājs, ja? Tas ir tas savienojums ar cilvēku. Viņš nosaka, viņā ir tas patiesības gars, un viņš nosaka visu. Vēl joprojām, ja? Mums vajadzētu sadzirdēt šo garu, patiesības garu, vai ne? Kā teica, esat ceļš patiesību un dzīvi. Mums to vajag saklausīt. Otrā daļā, kā varētu, kas būtu tā kā mūsu tie uzdevumi, ja? Mums tad vajadzētu dzirdēt vai sajust, ja? Vai izlasīt, vai saprast, vai tuvoties. Mēs galā, bet pat svarīgais noticēt, ja, ka Ješua, tas Dieva dēls, viņš noņem to pārklāju, ja, mums no sevis Dievu. Viņš, ja. Kā viņam tuvoties, ko darīt, ja. Bišķiņas atgriežos pie tā, saskatiet labo, ja. Saskatiet labo cilvēkā apkārtnē. Kāds ir mūsu gara stāvoklis vispār. Ko mēs pieņemam un kā mēs pieņemam, ja? Te jau ir tas, kas mūsos ir kungs, ja? Ja mēs skatāmies, vai tas ir tas slikts, vai tas ir tas slikts. Jūs taču saprotat, tad mūsu kungs nav labais tajā brīdī. Ja mēs kādu kritizējam, ja mēs meklējam vainas otrā cilvēkā, ja? Tajā brīdī kungs nav noteicējis par mums. Kungs ir noteicies par mums, tad, kad mēs saskatām labu, ja, otrā. Redzējums uz lietām ir pozitīvs, ja. Es tā pārdomāju drusciņ, kā es varētu ilustrēt, lai nebūtu tā pavisam tā
filozofējoši un tā. Es domāju, kā cilvēks attiecās pret čūsku, kā cilvēks attiecās pret vistām, kā cilvēks attiecās pret, man mājās ir eņģeļtauri augi, ja? Un kā cilvēks attiecās pret vārnām. Piedodiet, ka es tā bišķiņ tā atteju no tāda spēcīga tāda dievvārda. Kas paliek? No čūskām ir vēlme izbeigt, ja? Bet cilvēks taču var paņemt čūsku, ja? Un izspiest no viņas indi, ja? Un cilvēks iegūst divu veidu labumus no tā. Viņš dabū indi, ar ko viņš var sevi ārstēt vai citus, ja? Un otrkārt tas rāpuls, viņš paliek nekaitīgs, ja? Tas ir mūsu gara stāvoklis pret, runāsim par dzīvniekiem, ja? Pret dzīvniekiem, ja? Tāpat ar viskuņām ir tā. Viņas ēd un visu laiku kašājas, tu pa mēslam, tādas viņas netiesam. Mēs taču nedarīsim to, ja? Mēs skatīsimies, mēs uz vistiņu varam apskatīties tā. Vistiņa ir ļoti derīgs dzīvnieks, ja? Mēs ēdam vistu, ja? Mēs to mums soli. Es pēdēju, kā gars attiecās pret lietām. Mūsu gars, ja? Man mājās dārzā aug eņģeļtauri. Es zinu, ka viņai kādi ir indīgi, ja? Es zinu to, ja? Bet tāpēc es taču nestaigāšu tam augam apkārt un nebaitīšos no viņa. Un pats pēdējais, man ir viens paziņa, kuram dēls 5 gadu vecumā teica tāds vārds, 5-gadīgs puišels. Viņš teica tā, bija runa pa vārnām. Tēvs viņam saka, ka tas vārns es nevaru ciest no rītiem, es nevaru gulēt. Un dēls 5 gadu vecumā viņam teica tāds vārds. Zini, tēti, pavisam tā savādāk tā vārnas dziesma liekas, kad uz viņu paskatās, ja paklausās ar mīlestības pilnu sirdi. To teica 5-gadīgs puika, ja? Ka mēs kādreiz sakam, ka Ješos, bērnos ir patiesība, to Ješo arī teicis, ja? Tātad, tos visus pieminētos dzīvniekus ir radījis Dievs, ne? Viņš ir gribējis arī, lai mēs ar labu garu attiecamies ne tikai pret šiem dzīvniekiem, bet, protams, arī viens pret otru, ja? Te ir tāds, kā lai saka, tāds salīdzinājuma veidā runa par labu garu, ja? Ja meklējiet labo, ja? Tas, kā attīstīties un nonākt pie tā tīrā gara, kas, kā rakstīts, ir jau mūsos, ja? Vēl viens rakstu citāts. Jūs apskatieties, lūdzu, Iesajas 55:10. Ļoti interesants teksts, Iesajas 55:10, kurā ūdens ir salīdzināts ar vārdu, ja? Tur ir tā kā rasa apslaka zemi, kā ūdens, nākums no debesīm izdara savu darbu un nes savus augļus, ja? Tā arī Dieva vārds var izdarīt savu darbu un, protams, vēlams, lai viņš to izdara un lai atgriežas pie Dieva. Ja? Ticība, par ūdeni runājot, iespējams, ka tas ir tāds vārdisks pamatojums, kristībai kā tāda. Ja? Vārdisks, kādreiz ir diskusijas, kāda kristīties, kas ir mazgāties, ir šķīstīties caur ūdeni. Ja? Te visas tradīcijas, kā jūs saprotat, ir tāpēc, lai mēs spētu ieraudzīt un atrast Dieva vārdu, vai ne? Kāda jēga tādām tukšām tradīcijām mums ir jāsaprot, pie kā mums griezties. Un tradīcija var par to atgādināt mums. Ne? Atkāp ir tāpēc, ka bieži vien ir jautājumi, vistīties ūdeni, kas tad ir gars un tā tālāk. Ja? Tātad tā cilvēks šķīstās, ja? Caur vārdu. Ja? Un ticība Ješuam ir ticība Ješuam, tas, par ko mēs visu pārsvarā visu laiku runājam, ir piedzimšana no augšiem. Kā noteikti, vai tas gars vai vārds ir tevī? Tā kā vingrināta veidā, ja kā to noteikt? Ja? Te viens kriterijs var būt, ja ir vēlme pēc vārda, ja? Vēlme pēc vārda. Ja? Un tad cilvēkā sāk veidoties spējas, ja viņš šo vēlmi liek lietā, ja? Tad cilvēkā veidojas spējas, jo gars ar tevi strādā. Ja? Un vārds no debesīm nonāk un notiek mazgāšanās un šķīstīšanās caur vārdu.
kas būtu mums, protams, visiem vēlams. Ja? Kādreiz mēs domājam, varbūt tas vārds neienāk tā kā vajadzētu mūsos. Ja? Tad, ja mums ir šī vēlme pēc vārdu, viņa var būt, vienreiz nedēļā, viņa būt divreiz nedēļā, viņa būt katru dienu, un tā tālāk. Un tad gars ar tevi strādā. Un notiek šis process, ja? Tad audzinātājiem to patvērts, ja? Un tad, faktiski te ir runa par tādu garīgu darbu, ja? Un tad audzinātājiem to patvērts, ja? Un tad būs tā jaunā derība. Varbūt mēs tā, kas to apsolīt, ja? Jeremijas grāmatā, ja? Tad būs tā jaunā pauslība, ja gribat, ja? Tad būs tas jaunais cilvēks, ja? Un to varēs redzēt pēc augļiem, kas nav mazsvarīgi, ja? Mēs jau viens otru redzam, un ja mēs atļautos viens otru nekritizēt, tad jau varbūt tas mieris iestātos, bet pēc augļiem jau var redzēt, ja? Bet pats galvenais šajā tēmā ir tas, ka tu un es varētu mēģināt sadzirdēt un sajust šo patiesības garu, kas klaudzina, ja? Tas izpaustos kā vēlme pēc vārdu mūsos. Tad mēs ar viņu varētu sadarboties ar šo vārdu, ja? Un tad viņš darbosies mūsos, un viņš attīrīs mūs, ja? Un to mēs sajutīsim vai pie sevis, vai, tādā rezervētākā gadījumā pie kāda cita, mēs sajutīsim pēc augļiem, ja? Jo tas kungs tevi vadīs, ja? Bet augļi, mūsu gara augļi, ja mūsu savstarpējā attiecībā augļi būs miers, ir tas, ko dēvē par šalom, tas ir kaut kas vairāk kā miers, tas ir pilnība, tas ir kaut kas vesels, ja? Pats galvenais, attiecas uz mūsu katru, mēs varēsim piedot viens otram. Piedot. Tas ir tas aizmestās, ja? Un tu ievērosi pausus, tu mīlēsi to, un tu apžēlosies par nabagiem, un tu piedosi. Amen.